Tā nu sveiki, draugi! Mēs atkal esam ar jaunu video. Šodien mēs esam Kalnspuļu dīķos uz 24 stundām. Baigi aizņemtās dienas ir nedēļas, mēneši, tagad augusts vispār pilni būs ar sacensībām, visādām nometnēm un tā. Sports arī galvenais ir dzīvē, vai tā forma būtu. Tā nu jā, mēs esam Saulvaļas dīķī, viens pats es te esmu. Kāda darba diena, cilvēki jau daudz nebrauc. Bet tā turpināsim ar barību. Mēs tagad jautājam barību. Es tūlīt aiziešu pakaļ, ko es izstāstīšu, ko es piebērs klāt un ko nē. Tagad es esmu Spainī piebērs tādas te lielas, laikam skopeks. Kaut kādas 17 mm pelets lielās, tās uz lielajām karpām parasti liek bišķi piebērs smalkajai barībai, dudībait, grombeit, haigana. Un piemetu Forest Squid 20 mm boiliņas. Tur tā bišķi. Man tika tās nevajag pauzīt, uzzvanīja kāds Kalnspuļu dīķa saimnieks, uzprasīja, kuros sektorā es īstās atbraucis. Un tad es beigās gribēju pateikt, ka es tikko esmu izvārījis tīģeriekšus. Svaigi, vēl silti, jāpagaida, kad atdziest. Vārīju 40 minūtes un 24 minūtes, nevis minūtes, bet stundas biju mēcējis jau ūdenī. Tā nu tā, tagad mēs te lēnā garām jauksim timēr, tīģeriekstu atdziest. Sakrušosim boiliņas. Tagad es sakrušošu tās dudībai 20 mm boiliņas. Ik pa dažai tagad uzbarosim 2 punktus, makšķerēju uz 2 punktiem. Pēc tam parādīšu, kā te izstās apkārt. Jogi neesmu te bijis, nezinu kā te. Es zinu, ka vakar bija sacensības tieši šajā Saulvaļas dīķī. Un bija diezgan laba copa večiem. Viena komanda izvilka vispār 13 kg karpu. Tas man kaut kā iedeva iedvesmu atbraukt uz šienu, pa cik es tam neesmu ilgi bijis. Vajadzēja atbraukt. Tā, to mēs pieaucām. Tā, tagad mēs jauksim. Šī man nav boils, jā. Tad parādīšu, kā man te izstās. Šādi. Te ir vekur dudībait, vekur tās skopeks pelets lielās. Tad ir tas groundbeits dudībait. Un pagaidām viss, un tad ir veselās vēl dudībait. Tā. Tagad varam vaļā. Galvenais nepiemēslojam dabu, to mēs pēc tam izmetīsim. Veselās pieberam. Sakrušosim tagad viņus arī. Viņš sasprūd te viducītī. Nevis viducītī, bet pa sāniem. Jāizvalk ārā. Vai atkal krušs var darboties tā. Jā, krušs smuki
sakaršo šitā te smalku to boiliņu. Ja kāds grib, tad var nopirkt pie Aigara. Ir gan lētie varianti, gan dārgie. Es parasti paņēmu tieši kordu dārgo variantu. Ne lielo, maziņo, par cik man rokas arī nav baigi lielās. Ērtāk, lai man ir. Bet var arī ņemt NGT krūšu. Viņš maksā lētāk. Tur nekāda atšķirības nav. Tikai firma. Tā. Tagad mēs vēl pievienosim tās boiles sagrieztas uz pusēm. Parasti patīk. Vairāk. Šitādi te kaudzīti. Uz pusītēm sadalīsim. Jā, kāds jau esmu iemetis, kā jau stāstīju divus. Es to visu nenofilmēju, tāpēc jau baigā skriešana te bija. Parasti jau pirmie jāiemet kātu, un tad tikai tēls, piemēram, jācer. Parošu šodien 2 reizes, tagad un vakarā, ap kādiem 8, 9, es domāju, ap to pulksteni. Ja nebūs copes, baigi daudz nebarošu. Nebūs vajadzības. Pēdējo reizi es šitam biju pagājušo gadu. Diezgan slikti gāja. Es biju arī citā vietā, es biju tur pašā sākumā uz laipas sēdēju. Tad bija tāds augsts, tāds rudens. Arī pa nakti paliku, bija kaut kādi 0 grādi vai +5 tikai. Jā, copes visu laiku nebija, un tad izdomāju piemest stūrī tādā krastiņā, tādā ilociņā. Jā, un tad uzreiz arī copa bija. Vienīgais visu to copi, to raušanu, cik tā kara bija spēcīga, ierāva man visu stātīgu ūdeni. Tas bija diezgan smieklīgi arī. Bet arī diezgan sāpīgi visu, man tur bija slapšana. Es biju signalizātori jāžēlē. Nav viņa ūdens izturība, bet pēc tam tāpat bija mājās. Tā, man tagad sanāca šādi. Bišķi demonstrēšu šitā te sagrieztas boiliņas. Patīk, kad viņas vairāk tādas rupjāk tā varība. Parādīšu no augšas šādi. Tā. Jā, un rieksti jau droši vien, ka nebūs vēl atdzisuši. Jā, rieksti vēl silti viņi ir. Jā, obligāti, kad jūs liekat riekstus kaut kur barībā, obligāti viņi ir jāatdzesē. Jo karpa var apdedzināt sev lūpas un tā, un tad viņai vispār vairs nenāks ēst un nebarosies. Un tad būs slikti, ja tad vienkārši nenāks uz barotās vietas vairs. Jā, tad es parādīšu jums to apkārtni. Kā te man te izstās. Tur kāti stāv. Un te lēpenes man te ir visur.
Viens punkts man ir uzbarots uz turieni, un otrs ir uz turieni. Es visu te esmu sagatavojis, sačoks, gultiņu, visu ūdens, tā kā pienākās. Tad esmu arī paņēmis šoreiz mietiņas līdzi. Mietiņi tādi štev, kad visu laikai apkārt un skaiti, cik tu esi to distanci. Kaut kur pie zālēm ņēmis vai kā. Es parasti paņemu mietiņas, jo man vieglāk, vai pie zālēm to rītīgi tuvu pirms. Es parasti metu rītīgi tuvu metru no zālēm vai pat tuvāk. Tad man te guļam vieta, tad iekšā ieiesim. Šis man ir spalms. Ja pēc tam kaut kad vēlāk pastāstīšu par manu inventāru, pa gulta. Iztur tālāk tās mantiņas, tāds niansītis, kas, vai topē varētu paēst vai ko, plītiņi jābūt vai kā. Varbūt es varu pastāstīt pa spalmu. Spalmas man ir Advanced Spod 13 foot, 550 lb. Diezgan labs kātiņš. Es domāju, viņš ir iesācēja kātiņš, budžeta tāds variants, 100 eiro maksāja, es viņu nopirku izstādē. Nav slikts, viņš kādus 130 metrus viņu var iemest, 140. Un tālāk grūtības, ja viņi ir kaut ko cietāku, bišķi nopietnāku vajag, es domāju. Jo es parasti sacensībās, par cik es piedalos, man tur diezgan tālā distancē parasti jāmakšķerē, piemēram, baļotē. Jā, un te man ir Šimanovs pols. Šimanovs pols, tā ir, man liekas, kad šitā bija Spod XTD. Šitāda Spod pola, man liekas, kad nevar dabūt vairs, bet ir jaunā versija ienākusi. Un te man ir šoks, kā jau vienmēr tā, vai distancē vienmēr vajag. Šoku es pēc tam parādīšu, foks. Varu jau tagad parādīt. Tā, kur man kaste pazudus. Kaste vai kur ir? Šāds te šoks. Šoklīders, foks. 300 metrus viņu nopirku. Es domāju, vienkārši, rītīgi daudz, tur bija pa 50 eiro. Nopirku kādreiz. Jo šoks ir vajadzīgs. Kaut vai arī tev spilgta auko ir, vai karpai, nav, piemēram, šitādē, vai nav viņai tā redzamība, tā auko. Un tā man auko te ir sinapse, zaļa, laikam izturība viņa bija rītīgi plāna. Viņai bija kaut kādi 0,2 gadi 6 kg iztur tikai. Bet spombam jau nevajag, cik tur spombas var 170 tikai. Ja tu uzvaic šoku, tad tu pārtrūkt, viņi nevar nekādīgi. Un, un tad pastāstīšu bišķi pa šiem te. Man ir darba kāti. Šī man nav XTE, jaunās spolītes, kas iznākušas ir tagad abas divas vienādas ir. Ļoti labas distances spoles, 14,000, pods arī bija 14,000. Budžeta variants tagad neskaitītos, viņi maksāja 220. Domāju, diezgan laba cena priekš tādas spoles. Virsū man ir Trabuco auko sacensību speciāli 0,25. Bišķi uzliek rupjāku. Baigais vējš, kur šodien te mati tik pliva un lietasargs jau arī baigi šūpojās. Jā, pa to auku uzlieku bišķi viezāk tikai tāpēc, jo šitādās zālainos dīķos jau arī braucu makšķerēt un bišķi vajag kaut kādu stingrāku caur zālēm, ko izvilkt
var pie viņa ieskrien. Un tam man ir sacensībām speciāli katapulta CS3 375 LB. Rītīgi distanču kāta ar šitiem te riņķiem. Ieliekanajiem. Ja jūs redzat, otrs man ir distants. Tas pats tikai distants. Viņš ir bišķi cietāks pats par sevi. Tāds neprāksās. Tad es taisies arī trešo kātu pirkt. Es tagad pasūtīju tos polos, jo uz vietas nebija. NGT Latvija. Kaut kā tā, un te man ir parastais NGT rotpots. 120 eiro pirku. Šitos kāds īstenībā es pirku. Sportex kāti. Pirku viņus pa 170. Tāpēc viņam tagad izpārdošana un viņas vairs neražo tagad. Vienkārši ātrāk vajadzēja tikt vaļā Aigaram no viņiem, viņš pārdeva 170. Kaut kā tā, jā. Ko es vēl varu pastāstīt, varu signalizatoru. Tikko jaunas nopirku pirms nedēļas. Fox Micro MX. Rītīgi labi signalizatoru, pēc tam, kad mājās būšu, ka man būs laika. Bišķi smalkāk pastāstīšu par šiem signalizatoriem. Rītīgi labi ērti ar ātro slēdzīti, izslēgt, ieslēgt. Skaņa arī laba. Pats par sevi. Kaut kā tā pārbaudam, kā mums tīģeri ieksti. Tīģeri ieksti ir atdzisuši. Tā bišķi silti ir. Es domāju, ka var jau likt iekšā. Kaut kādu vienu sauliņu mēs tagad piebersim vesels. Vēl vienu sauliņu. Tad pussauliņu. Tagad mēs sakrušosim arī, jo man patīk sakrušot visu, jo lai tā bariņa viņa arī bišķi smalkāka, lai karpē arī bišķi ko parakņāties pa zālītēm, pa duņām. Lai viņi ilgāk uzturās uz punkta. Tas ir pats galvenais. Galvenais ir uzturēt viņu uz punktu ilgāk. Ar šādu te samalti riekstiņu. Iebaram tik visus riekstus mēs neizmantosim. Atstāsim uz vakara barošanu. Tur arī vajadzēs riekstus. Tā tas viss notiek. Tā arī sacensībās tas viss notiek. Tikai sacensībās viss barošana ir divreiz vairāk un tur jau ir. Tā, vēl viena. Īstenībā varētu uztaisīt uzreiz vienu spaini, pilnai barību, lai varētu. Man nav jāņemās, lai nav pēc tam tur jātaisa atkal atsevišķi jauni. Tā, taču tā te pārējā, kas mums te palicis ir, to mēs sakrušosim.
sakrita sāniņos, tāpēc arī nav sakšot. Uzreiz vajag izbērt ārā un iebērt viducīti. Tikai viducīti. Lai sāni ir tukši, viņš uzreiz aiziet. Atbraucu es ap 1:00 biju te, sametos ap 2:00, nē, sametos īstenībā meloju, sametos ap kādiem 1:00, jā, nē, 1:02. Jā, galvenā sastāvdaļa te praktiski būs tīri rieksti. Nekas slikts tas nav. Tikai labi tas ir karpi ilgāk izturēsies punktā. Pēc tam parādīšu, kā tā barība beigās sanākusi, tāpēc jau vajag jau parādīt, kāds tas beiga rezultāts sanāca. Bišķi notiek kājas pastāvēšu augšā. Šodien biju NGT, nopirku gan tīģeriekstus, gan boilas, gan visādas wafterus un pop-ups, ko man vajadzēja piepirkt. Jo beigušies bija. Nopirku baltos pop-ups 12 mm no dinamīta veida. Tie mani strādājuši visos dīķos. Tā no mēs kur sakrušojas visu. Visu izlietojuši. Kādi varbūt 2 kg ir. Tā. Vajadzētu piebērt vēl bišķi polniņu. Ko mazas tam visam. Tā. Es domāju, sagriezīsim vēl pusītes. Cik mēs tos tīģeriekstus tur baigi daudz iebēram, vai arī kaut boilas arī. Var nav barībā tikai tīģerieksti. Tas arī nebūtu pareizi. Bet jā, uz vienas makšķers man ir iemests sarkanais wafters no dinamīta beidz. Un uz otrs man ir uzlikts sniega vīriņš. Tā ir gan boila apakšā 15 mm un augšā 12 mm pop-ups pusīti uzlikt. Arī baltais no dinamīta beidz. Kaut kas ik pa brīdim te uzpīkst. Vai nu gar auklu iet kaut kas. Vai arī vējš, jo šodien vējš ir diezgan liels. Tāpēc, jā, te būs interesanti. Spambot, es domāju, nebūs baigi jau grūti. Viņš jau ir smags jau pa vējam, viņš vispār nekur citu nelidos svins jau. Vienīgais auko lidos tā bišķi uz sānu, kas sagrūtinās to visu bišķi. Nekas, viņi jau sadzīvos. Tā. To ir būsim sagriezuši. Braukšu mājās rītā vakarā tikai, jo fāterim darbs ir, pa dienu viņš nevar atbraukt. Tā. Lūk tā. Tagad, es domāju, atstāšu kamēr te. Parādīšu jums tikai tā.
no malas, kur ir sagrieztas boviņas vesels. Tad ir sakrušot tīģerieksti. Jā, un apakšā tur samaisīsim, kā mums te izstās. Šādi varībiņi sanāca pagaidām. Tagad pielaisim to Robin Red likvidu. Viņš parasti ūdenī taisa to mākoni, tāpēc arī man viņš patīk. Ir arī labs tas CSL likvids, arī no Dinamika veids šies pats. Tas ir tikai, tas ir kukurūzas. Jā, šities ir tā kā kečups, viņš vairāk smaržo. Tā. Es parasti uz acileju, jo tie parasti ir uz tām pudelēm rakstīts, cik daudz jāvajag. Bet man tas neinteresē. Es leju, kā es gribu, uz aci cik daudz. Parasti tie, kas tur ir ieteikuši, cik daudz liet, tas ir pa maz. Tā, nu. Smaržo reāli pēc kečupa. Tā, nu, ka man ir šādi te sanācis. Tāda rūpja varībiņa forša. Tagad spombosim virsū. Spombosim virsū abus punktus. Un tad jau skatīsimies. Pārmetīsimies arī. Vai labāk paņemsim divas pavadus. Divas pavadus, lai uzreiz nav, zin kā, jāņemās, tad uzreiz izvelc kātu ārā un tev jau būs gatavs, tu tikai uzliec pavadu un jau uzreiz met iekšā. Un vienīgais jānomarķē viņš, tas kātiņš. Bet valkot ārā, tu jau ir ielikt klipsi. Tā es arī parasti daru. Tagad, ka man ir slinkums darīt kaut ko tā. Uzliksim tagad. Nopirku arī šodien uzliksim Mr. Red Super Hot Wafteri no Dudīvēt. Viņš izstās šādi. Smaržo viņš arī interesanti, izstās šādi. Pusīt tādu, pusīt tādu. Uz vienas makšķers šitāda. Tā. Viens makšķers šito uzliks. Jā, kā jau es teicu, vējš liels pēc tām vētrām. Diezgan interesanti, man piemēram Rīga bija arī diezgan daudz koki nogāsti. Un tā, ka pirmā pavadiņa gatava, viņi izstās šādi, pašas ietas pavadiņas. Jūs varat apstīties cits video, es jums esmu ielicis kā pareizi siet pavadiņas, hērīgu tieši.
Un uz otras mēs uzliksim kaut ko bišķi tā kā spilgtāku. Uzliksim šitādu te gaišu, tāda rozā popapiņu. Uz pusīti pārgriezīsim viņu. Uztaisīsim sniega vīriņu. Hop. Tādu te pusīti. Un tā mēs paņemsim. Aiziešu pakaļ tūlīt. No dinamīti. Taigenāt. Tāda te gaiša. 15 mm. Lieliņi. Nogriežam augšiņu. To iemetam spainī. Un to mēs augšā noliksim tur, ko mēs nogriežam. Un to viņi sanāk štādi te. To mēs visam izdarām cauri ar adatiņu. Tā. Beigās uzliekam štoparīti. Tajā cilpiņā iekšā. Šādi. Visu noregojam. Šādi. Un otru pavadīs tā šādi. Tā. Divas pavadas ir gatavs. Tagad tikai būtu pareizais variants uzsiet PVA maisiņu, jo tur ir par cik tur ir daudz zāles tajā. Visais bija pārots pāras vinu. Tur ir daudz zāles un ir bail, kad iemetīs parasto pavadu, viņi aizķesies kādu zāli un copis nebūs. Tu var gaidīt, cik gribi. Tāpēc mēs paņemsim šito te lielo. Uz vinteršu to zilo sūdu neskatoties, es tur iekšā esmu uzlicis vasaras PVA, kurš ātrāk kūst ūdeni. Ātrāk kūst ūdenī. Man jau te palikuši daži no citām copēm ir. Šitādas par sacensībās maziņas taisa tālajām distancēm, bet tādas mēs netaisīsim, ka taisīsim lielākas. Pat cik mums nav tālu nekur jāmet. Cik tur mums maksimums 50 metri. Iebērsim šo te groundbaitu. Dudīvait. Un sakrišosim šitās te bēdas smalks. Lai kāda krāsiņa interesanti viņam tur ir. Prezentēsim to ēsmu arvien labāk, mēģināsim. Šādi te smalki sakrišojam un pieberam klāt. Tā te. Visu samaisim, tādi kunkulišo tajā barībā saradušies, to mēs izlīdzināsim visu tūlīt. Vēl viens 4 boils, 3 sasmalcinās, 4 sasmalcināsim tāpat. Tā te, pieberam klāt. Samaisam. Smaz
Tā te jau šādi izstījās. Šādi te miksiņi. Groundbait un tad bait lielā forest squid. Jā, tagad uztaisīsim 2 no sākuma. Par cik man ātri vajadzētu pārmesties. Noberam nos, pa daudz. Sastāmpājam un izvalkam. Te mēs aizsienam te mazgu. Parasto mazgu. Kāds parastākais ir. Savalkam pie paša PVA maisiņa. Man bišķi des nesanāca. Tad uztaisam otru mazgu. Šķērītē nogriežam. Tad mums sanāks tāds PVA maisiņš. Diezgan paliels. Tad tu vajag distancētas vispār 100%. Uzreiz otru mazgu mēs taisam tikai tāpēc, jo vai nākamajam PVA maisiņam nav jāsien jauns atsevišķi. Mazgos es esmu redzējis kā cits sien. Viņi parasti nesien uzreiz otru mazgu. Tā var zaudēt PVA maisiņus visu laiku. Tagad uzreiz uzsien, bet tad uzreiz ietaupi. Tā. 2 uzsējām ātri. Tā. Saliekam ātri visu apakaļ. Šādi. Un tagad parādīšu, kā es lieku viņu cauri pavadē, jo man tā labāk patīk. Izdaram cauri adatē. Noņemam to te gumiņu nost. Nelikšu mutā, lai varētu runāt. Tad aizkabinam aiz augšējās cilpas. Aiztaisam adatiņu. Uzvaram virsū. Tā viņi noslīdēs nost. Uzliekam šo gumiņu uz adatiņas. Aizkabinam atkal. Uzvaram gumiņu virsū. Lai nokrita mums tā. Tā. Un tad mēs to āķīti iestumam iekšā. Un to mēs vienkārši arī satā. Iestumam. Un tad paliek bojaņa apakšā, PVA augšā. Ļoti viss ērti. Zāle vispār nekādīgi nevar aizsieties. Un PVA iekšā ir tik smalka barībiņa, kad āķim virsū nekas nav trāpīties. Kāpēc copa ir garantīgi trāpīt. Un tāpat arī izdaram ar otru.
Šādi te, un to pašu arī izdaram ar otru. Šādi te. Tā, 2 pavadas ir gatavs. Tagad tikai jāvāk ārā, jāmet apakaļ iekšā un jāsāk spombot. Tā, mēģināšu jums kaut kā parādīt to visu no malas. Šādi te. Es domāju, diezgan labi varēsiet redzēt. Šādi. Parasti es izslēdzu ārā signalizātors, lai lieta neskan. Tagad mēs iekursim to makšķi, lai tajā pašā punktā Jā, redziet, man uz šīs makšķēs kāds interesants, viņš tāds sarkans koši spilgts. Nē, šito pavadu mēs vienkārši noņemam. Šito mēs atkal uzliekam. Un kā jūs redzat, te man ir 100 gramu svins. Helikoptera sistēma, par cik te ir duņas apakšā un zāles visādas, lai svins, lai pavada neiegrimst iekšā. Mēs to visu noturam augšā ar helikoptera sistēmu. To mēs varētu uzstumt augšā bišķiņ. Augstāk, vai, ja trāpās kaut kādas duņas, tad lai neiegrimt iekšā. Tā, aiziešu pakaļ cimdiņam. Parasti cimdiņu izmanto, lai nesgriezt pirkstu. Jo auku vai pāna pirkstu ir ļoti vienkārši sagriezt. Tā. Nesam aptiek. To pašu izdaram ar otru makšķi. Kā jūs redzat, man jau diezgan ilgi jau ir stāvējis, kaut kādas 2,5 stundas.
boila ir tik mīksta apakšējā, kad viņa jau nokrita. Baltais papups, jā, tas ir palicis virsū. Un tāpat arī izdarām ar otru. Esmu ieklipsējis jau, valkot ārā, vai nav uz mietiņiem, man tur jāstrādā. Liekas darbs, metam otru apakšā. Baigais vējš, nevar baigi iemest. Diezgan grūti ir. Kā jūs redzat, man jau ir grūtības jau tagad. Mēģināt. Nē, kā jūs redzat, mans veiksmes simbols ir pirkstīņš parasti valku. Tālūk, kā jūs redzējāt, šo te visu pasākumu, kā es te darīju, ātri visu parasti izdaru, jo laiks karpu copē, tas ir, man liekas, viens no galvenajiem. Labāk ir visu uzreiz jau pirms meža pārmešanas jau visu sagatavot, lai tev ilgāk kāds stāv ūdenī. Lai lielāka iespēja ir to copi dabūt. Jā, tagad es demonstrēšu, kā es uz mietiņiem. Tā, jāliek ir viens mietiņš. Pabīdīšu uz mietiņu pusi. Tagad klipsēsim spalmu. Liksim šādu vidējo spalmu. Mīd spalmas tas ir. Oi, jau nokrit jau. Pilnīgi jauns, neesmu lietojis vēl. Tuvajām distancēm viņš ir, man liekas, ka labs. Diezgan uzliksim to tuvīt. Kā jūs redzat, esmu uzlicis visu tagad. Liekam stabiņu. Man te otrs stabiņš bišķi stūri. Divas reizes aptinam apkārt tam stabiņam. Un skaitam.
iekopsējam. Un tagad mēs uzreiz iekopsēsim otru. Vai nav? Nezinu, kāda ir, jā. 12. Tālākais kāds man bija 12,5 arī gandrīz. To pirmo iekopsēsim tālāko. Man te ir bomba kāta. Viņam ir 3 klipši, kur ir domāti, ja tev ir 3 punkti barošanai. Lai tev uzreiz var viss iekopsēt un pēdējā metienā viens punkts to atkopsēt, un tev nākamais uzreiz. Es teicu, jau nav. Vai tā, lai es nāk pieredzi īstenībā tojās distancēs makšēt. Tev uzreiz tā precizitāte ir bišķi sliktāk. Jā, vējš ir diezgan liels. Sagatavošu tūlīt ātri. Visos. Pagriezīsim. Šādi. Pretī makšķerēm. Šādi. Te spainis, makšķeres, viss. Tā. Šādi. Ņemam spalmu. Attaisim vaļā. Šādi te. Un pildam iekšā. Tā. Spaini jau visu sānojot. Pilns spalmīši. Diezgan smags liekas. Bet priekš spalma kāta tas ir diezgan viegli. Tā bišķi sāni paņemsim šādi. Ļoti labi lido. Ļoti labi, es teiktu. Tas pat man tā atsitās klipsī, ka bet īstenībā iekrita tieši tur, ka man makšķiet tā. Tāpēc vajag vajadzētu īstenībā kaut ko smagāku priekš šitādiem te. Kaut kādu lielāku spalmīti. Vajag interesanti šitādā situācijas. Esmu pieredzis ilgi makšķēt tādā mazā distancē. Īstenībā jā, tieši uz makšķēt mēt virsā. Tad jau labi ir īstenībā. Nav nemaz tik slikti. Tikai vāji vienkārši jāmetē. Jā, kādi 50 metri te ir.
Pagaidām visu to visu vēl. Jā, šoreiz spumpas neataisījām. Tāpēc arī smagi nāk aputē. Tā diezgan sautīgi tas ir. Jā, bet aputē. Nezinu, kāpēc nevaram vaļā. Kaut kas pombām ar apstarīt, laikam aizgājis tiek. Kā vajadzētu attaisīties. Nu jā, tagad attaisīties. Tā, uz kāda mēs barosim, es domāju, kaut kādas 6-7 spalmas. Es domāju, ka būtu pietiekami pirmajām iebarojumiem. Pēdējos palmu iepambos, tā ir tālāk. Aizmirs noņemt klips, ātri noņemt klips.
tā, noņēmu klipsi, tagad parosim otru kārtu. Pommiņš diezgan labi patīk. Tik par reizēņiem. Bet atspērēja trāpi. Ar neķinu kaut barību. Tad es nevarētu, jā. Bet tā visu labi. Pilnīgi. Pietiekami. Dzīvē ar topē, kad jūs braucat, es ieteiktu katru reizi klipšēt visu tādu, jo kā jau es teicu, tad viss notiek daudz precīzāk un daudz smukāk viss tie zālēni, viss piemetās un tā. Un tā, ja tu bez klipšu met, dažreiz sanāk arī tuvāk piemest vai kā. Klipsu vai mēs, un tev viņš attīsies no visu laiku vienā un tev pastāvēt. Un vispār pa neko var neuztraukties. Un tu katru reizi zinās, ka barība tev nokrīt tieši tajā pašā vietā, kur tu tev ēst nokrīt. Viņš pa vējam neprecīzi aizgāja. Vēl iespombosim 2 spombus. Tas tā sākumā. Es domāju, ka sākumā tas būs pietiekams. Man tikko aizsierās vispirms. Ļoti slikti bija. Šito neskaitīsim kā metienu. Jā. Dažreiz jau gadās cilvēkam arī kļūdīties. Tādās ātrākas steigšanas. Tad jau gaidīsim cofu. Ak, Dievs, viss tagad ir
Nu jā, spombu atstājām. 20 eiro pa galam. Kā jau nē. Kaut kādas, jā. Vienmēr jaunajos dīķos kaut kādos jauns fokus vai. Nē, es vēl nebrīnīju. Jā, tas ir sāpīgi. Tas ir tiešām sāpīgi tagad. Bija ļoti labs spombs. Man arī šoks tagad jāsien jauns, ir ak, Dievs. Baigā ņemšanās tagad būs. Jā. Jā, varbūt uzpeldēs augšā, kur aizpeldēs. Es tā ceru. Ceru, ka dabūšu atpakaļ 20 eiro spombu. Labi, ka man ir rezervas. Bet jā, jūs redzējāt, kas tikko notika. Jā. Neesmu par to baigi laimīgais. Nekas dzīvē gadās. Jā, šoreiz droši vien, ka beigšu. Jo ar to visu vēju un ar šitiem visiem prīkoliem, kas man tikko notika. Ka vajadzētu beigt. Paldies, ka skatījāties. Pielikšu varbūt vēl beigās, video beigās vēl bildes, lai jūs redzat, kāds ir rezultāts beigās. Paldies, ka skatījāties, laikojiet, abonējiet kanālu, lai man kanāls attīstās ātrāk. Un... Čau! Nu ko, laižam vaļā 100 kilogramu karpiņu. Kas pasūķi. Aiziet. Yes. Čau, draugi. Mēs vēl dienas turpinājam. Kā jūs redzat, man ir paņēmusi atkal otrā karpiņa. Šāda te smoka, viņa jau te daudzās diezgan nogurusi. Lupa viņa pārpārst ar izvilku viņa tāda sapulta dezinfekcija, cerams, ka sadzīs. 7,300. Nav nekas liels, smoka. Un tad laižam vaļā. Aiziet. Tā, nu, kā jūs redzat, tagad ir 5 no rīta. Saulīte tikai augsts tagad. Pirms stundas bija uzkobrojis. Kāds 20 boiliņas bišķi pa virsu. Tā, lai kaut kas ūdenī, kaut kas pie tajā uzbarošanas vietā uz
bišķi kaut kas vairāk jau ir. Nu, lai atkal copīt nākamā kadra. Jā, man arī bija trešā copa, bet to es nopūdāju zālēs, viņa aizgāja tur tajā stūrī, viņa tajā pudurī iegāja tur iekšā. Vilku un atdarās pret zālēm, un tad es izvilku daudz tādas te saucamās egaļu zāles. Jā, tā man aizgāja ap kādiem 9, 10 kaut kas tāds. Un jā, tam pirmā man bija tā lielā 13. Tā man paņēma tajā stūrī. Uz to pudurīti. Un viņa paņēma īsti neatceros laiku, vai tad ir jātan apakaļ filma. Bija ap kādiem 7, pus 8 bija vēl. Tā viņa paņēma man. Lēnām nāca. Nebija cīnītāja. Tāda nogurus izstījās, tāpēc jau sacensībās viņa arī izvilka. Tāpēc arī viņai bija tāda lupa. Jā, viss mums te ir slāpšana.